rakstīt diktātu pēc dzirdes. Pirmais. Nepieciešams izvēlēties jebkuru latviešu tautas dziesmu, kuru tu ļoti labi zini, un mēģini viņu pierakstīt. Pierakst sākumā nošu rakstā, nošu līnijās. Pēc tam izspēlē viņu. Otrais. Sakārto ritmu. Kā tev šķiet pašam pēc sajūtām, kāds ritms tur varētu būt tajā tautas dziesmā. Pēc tam nosaki taktsmēru, jo atceries, ka visas tautas dziesmas ir 8 taktu garas, kas atkārtojas visu laiku uz riņķi, viens un tas pats, vairākas reizes. Nākamā svarīgā lieta, kas nepieciešama, lai labi uztrenētu dzirde, ir izvēlēties jebkuru savu mīļu dziesmu, latviešu, angļu valodā, jebkādu, un mēģini pēc dzirdes atrast notis un nospēlēt uz klavieriem ar vienu roku. Nu, piemēram. Un atkārto vairākas reizes, kamēr tas atvedis melodiju. Tā turpini praktizēt, un ļoti ātri ar laiku tev uzlabosies dzirde. Tu sāksi dzirdēt tās notis un skaņas, ko skolotājs spēlē diktātā, un arī mājās tev būs pilnīgi cita motivācija meklēt ar vienu jaunas dziesmas skaistas, kuras tev pašam patīk spēlēt savam priekam.